Tātad Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes veterinārmedicīnas fakultātē. Jāmācās ilgi, 6 gadi, teikšu godīgi smagi, bet gal galā tu tomēr esi ārsts, lēmumi jāpieņem atbildīgi. Tāpēc tiem, kam no sirds to gribēs darīt, tad tiem arī iesaku nākt un mācīties. Jā, studenti nāk uz šejien, mēs arī lielākā daļa strādājam kā pasniedzēji. Jāsaka godīgi, veterināra medicīnā, tāpat kā cilvēku ārstības mācību process, neapstājas nekad. Jo mainās gan slimību tendences, mainās ārstēšanas pieejas, medikamenti, tehnoloģijas. Tam visam ir jāsako līdzi, visu laiku ar sevi jāattīsta. Un arī mums certifikāts ir jāatjauno ik 5 gadus, un, lai šo certifikātu atjaunot, ir jākrāj punkti. Un punkts var sakrāt tikai konferencēs, semināros, apmācībās, webināros, zinātniskajā darbībā. Un tāpēc mēs regulāri braucam, lai sevi izglītotu. Un arī salīdzinoši nesen, pagājušajā mēnesī, daļa no komandas bija Tallinā veterinārijā konferencē, mācījāmies. Un pēc nedēļas šeit pat Jelgavā notika Pasaules zirgu veterinārās asociācijas rīkot konference tieši par zirgiem. Tā kā mācījāmies, apguvām jaunas lietas un esam pateicīgi, ka kaut kas tāds varēja notikt arī Latvijā. Un kāpēc boksā vajag tās gumijas? Jā, lai neslidētu kājas, mums ir salīdzinoši vieglāk kopt, ir mīkstāk. Bet zirgam mīkstāk ir, ka ir gumijas? Ir labāk? Mums klīnikas apstākļos, jā. Es gan nemācu tieši komentēt, kā tas ir staļļos, cik veiksmīgi ir viņus kopt un ar viņām darboties. Bet viņus tāpat mēs sakaisam ar skaidām. Tas nav viss. Tur vēl pa virsmu iet skaidrs noteikti. Viņiem ir mīksti. Viņas jāmazgā vienīgi tās gumijas. Jā. Bet šeit ir tikko nesen izmazgāts un dezinficēts. Jūs ceļat viņas augšā? Jā, pilnībā. Jā, to zirgkopēji dara, kā viens zirgs dodas prom, viss tiek izvākts ārā, izmazgāts, izdezinficēts, lai maksimāli ievērotu visus biodrošības pasākumus un nenotiek kāda kontaminācija starp zirgiem. Jā, zirgu tas apjoms, kas šeit iet cauri, ir liels no dažādiem staļļiem, dažādām valstīm. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi ievērot šos pasākumus. No citām valstīm jūs arī brauc šeit ārstēt zirgus? Lielākoties daudz igauņi, lietuvieši, bet tāpat arī brauc no Nīderlandes zirgi, vai tie ir, piemēram, nopirktie, un tad viņi tiek atvesti uz šejieni un tālāk savu ceļu vai paliek Latvijā, vai dodas uz Igauniju vai Lietuvu, bet no vairākām valstīm. Un kur var uzzināt, kādi jums ir pakalpojumi klīnikai? Jums ir mājaslapa? Jā, tātad Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes veterinārijai klīnikai ir sava mājaslapa. Un tad, attiecīgi, tur ir sadaļa zirgu klīnika, tur ir arī viss izcenojums ar visiem pakalpojumiem pieejamiem uzrakstīts.